5. maijā visā pasaulē atzīmē Starptautisko vecmāšu dienu. Tā ir profesija, kas prasa ne tikai zināšanas un precizitāti, bet arī sirds siltumu un cilvēcīgu klātbūtni. Vēnspilniece Madara Ozola, 5 bērnu mamma, kopā ar savu 8 mēnešu veco dēlu Dominiku dalās pieredzē, uzsverot, ka vecmātes loma dzemdībās ir neatsverama. Man vecmāte bija Amanda Čakste, bet sanāca tā, ka nejauši. Es biju pirms pāris dienām vēl lasījusi internetā atsauksmi. Es domāju, forši, ka viņa man būtu. Un trāpījās, man ar viņas tik viegli bija saruna, visa tas process. Un mēs tā runājam, tā kā būtu pazīstams jau gadiem. Es jums pat nevaru izskaidrot, cik tas ir patīkami, jo atbalsts tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ne tikai māmiņam, bet arī mazulītim ir pēc tam. Blakus bija arī vīrs, un kopā ar vecmāti piedzīvots īpašs, rūpju pilns bērniņa dzimšanas brīdis. Ja man būtu jāiesaka, kur dzemdēt, es pateiktu viennozīmīgi Ventspils dzemdības nodaļā, jo te viņas visas ir burvīgas, visu laiku ir blakam. Ja jums vajag kādu palīdzību, tad pasauciet, pajautājiet, vienmēr būs. Māmiņa īpaši izceļ arī vidi, mierpilnu un ģimenei draudzīgu. Man patīk, ka ir ģimenes palāca, kur tu vari mierīgi atpūsties, viena pati ar mazulīti, jo personāls vispār kopumā vienkārši ir. Tā man ir tā kā, es teikšu, kurots uz atpūtas tam 3 dienām. Tā es vīram teicu, viss, es gribētu biežāk šitā, ka man atnes ēdienu, atpūšos, man visu sakārto. Un, jā, tā kā man bija, es izbaudīju to visu mirkli. Ventspils dzemdību nodaļas vadītājs Sergejs Tarasovs uzsver, ka vecmātes ir neatņemama veselības aprūpes sistēmas daļa. Vecmātes profesija ir ļoti svarīga un ļoti nozīmīga. Vecmāte principā ir ārstniecības persona, kura aprūpē sievieti pirms dzemdībām, dzemdību laikā un arī agrīnā pēcdzemdību periodā. Vecmātes kompetencē ir zema riska grūtniecības vadīšana, fizioloģiski noritošu dzemdību vadīšana un arī sievietes un jaundzimuša aprūpe agrīnā pēcdzemdību periodā. Neraugoties uz demogrāfijas izaicinājumiem, profesija turpina attīstīties. Ventspilī strādā arvien vairāk jauno vecmāšu. Mums ir nomainījusies paudze un mums ir diezgan daudz jaunas vecmātes. Viņas visas ir foršas, mīļas un pacienti atsaucas ar labiem vārdiem par mūsu vecmātēm. Šajā īpašajā dienā māmiņa Madara novēl vecmātēm saglabāt vissvarīgāko – cilvēcību. Novēlētu tikpat sirsnīgām, būt tikpat mīļām, tikpat lielām atbalstām. Kā es teikšu, lai būtu tā, kā būtu mamma. Jo tas ir, mamma jau ir tā lielākais atbalsts, un vecmāte, var tā teikt, ir tieši tāds pašas. Un izturība un daudz vēl mazuļu sagaidīt. Un tieši šis atbalsts dzīvības sākumu padara drošu un sirsnīgu.